apbrīnojami, ka jūs esat vēl joprojām šeit. Daži gan aizskrēja uz pēdējo autobusu. Un tad klausāmies pēdējo šīs dienas lekciju, jaunā evanģelizācija. Un lekcijas beigās tad arī būs laiks jautājumiem un atgriezeniskai saitē. Lūdzu, tēvs Andris Ševels. Es arī esmu apbrīnas pilns, ka jūs 4:00 esat formā un esat gatavi klausīties. Lai mums būtu jautrāk tādu vienu gadījumu no baznīcas dzīves pastāstīšu, kad reiz kāds tētis ar savu 7-gadīgu bērnu bija atnācis uz baznīcu un tas bērns visu laiku gribēja pie priestera, tur pie altāra kaut kā, tikt. Tas tētis viņu visu laiku velk malā, bet tomēr viņš kaut kā izraujās, nonāk tur pie altāra. Tētis sadusmojās, paņem viņu uz apkakles un velk pa baznīcas vidu un saka, tu man tulītās dabūsi. Tas bērns visā balsī kliedz, saka, cilvēki, lūdzieties par mani! Jā. Bērns tā pateiks, pieaugušais laikam nē. Jā. Mūsu šodienas tēma ir jaunā evanģelizācija, jauna dedzība, metodes, izteiksmes līdzekļi, bet tāds ievads vispirms par to, kāpēc man šī tēma pašam ir ļoti interesanta. Jo studējot Ljubljanas Katoļu universitātē, rakstot maģistra darbu, es arī saskāros, man bija viens no punktiem jāraksta par jauno evanģelizāciju. Un es izlasīju ļoti daudzus baznīcas gan dokumentus, gan Jāņa Pāvila II tajā laikā izteicienus par jauno evanģelizāciju. Tas man ļoti ieinteresēja. Un es tādu nodomāju, ja es iešu studēt doktorantūrā, tad es doktora darbu rakstīšu par jauno evanģelizāciju. Un tā tas arī bija, tad es tādu arī nodomāju, ka tajā doktora darbā izstrādāt jaunās evanģelizācijas programmu Latvijai. Bet, kā jau kongregācijā dzīvojot, mums jāklausa priekšniekiem, un vienu gadu bija ģenerāla vizitācija, un viņš saka, par ko tu gribi rakstīt savu doktora darbu? Un es viņam saku, par jauno evanģelizāciju. Viņš saka, tu esi Marijānis, tas kaut kā neatbilst tavam garīgumam. Tev vajadzētu kaut ko par Mariju rakstīt. Un tad nācās man pamainīt doktorāta nosaukumu, darbu, izvēlēties marioloģiju, bet evanģelizāciju kaut kā atstāt malā, bet tā ir tāda arī sirds lieta, vienmēr arī kaut kā, ja jāvada kaut kādas konferences, tad labprāt arī dalos kaut kādās lietās, kas ir atklātas, kas ir piedzīvotas un ar kurām arī nākās sastapties arī mūsu ikdienā. Un vispirms, protams, gribētos arī jums pajautāt, kā jūs domājat, kas ir evanģelizācija, bet sakarā ar to, ka, lai mums tas viss kaut kā raitāk iet, nemocīšu jūs ar šo jautājumu, tad pats došu šo atbildi. Evanģelizēt, tas nozīmē sludināt evaņģēliju. Bet tūlītās pieskaršos definīcijai. Es tādus ievadus nebiju plānojis, jo prezentācijā šīs lietas nav, bet tagad sēžot tā, klausoties, domāju, ka arī svarīgi mums pieskarties dažām tādām lietām, lai viņas būtu mums skaidri saprotamas. Un baznīcas dokumentos ir tas ļoti interesants iedalījums, runājot par evanģelizāciju, ad extra, ad intra. Ad extra nozīmē uz āru, evanģelizāciju uz āru, ka baznīcas uzdevums, baznīca pastāv, lai evanģelizētu, lai iziet pie cilvēkiem sludināt evaņģēliju. Bet ir vēl svarīgs apzīmējums evanģelizācija ad intra. Ad intra nozīmē, ka baznīca pati tiek evaņģelizēta. Lai mēs varētu evaņģelizēt citus, mums vispirms vajag evaņģelizēt sevi. Tas ir ļoti, ļoti pareiza lieta, jo mēs šajā evaņģelizēt ad extra, tas nozīmē iziet pie citiem, šeit ir ļoti svarīga Pāvila 6. definīcija, ļoti īsa, kura saka, ka evaņģelizēt nozīmē parādīt Kristu tiem, kuri viņu nepazīst. Un šeit tieši uzsvars ir uz to, ka parādīt Kristu. Teiksim, latviešu tulkojumā, kad tiek tulkots šis dokuments latviešu valodā, tur šis vārds tiek izlaists un ielikts sludināt Kristu tiem, kas viņu nepazīst. Bet pāvests oriģinālā latiņu valodā šis dokumentā ir šis vārds parādīt Kristu. Un parādīt mēs varam Kristu tikai ar savas dzīves piemēru.
ne tikai ar vārdiem, bet parādīt, dzīvojot kristīgi. Un tāpēc evaņģelizēt, tas nozīmē parādīt Kristu tiem, kuri viņu nepazīst. Tātad cilvēki, kuri nav iepazinuši Kristu. Un šajā evaņģelizācijā vēl tiek teikts, ka evaņģelizēt tautas, ja, ka baznīcas vienmēr uzdevums ir doties uz tām vietām, pie tām tautām, kuras nepazīst Kristu. Bet kaut kad pirms gadiem sastopot kādus evaņģelizatorus, kuri bija Skandināvijā, viņi saka, ka viņi pārsteigti bija, ka viņi izejot uz ielām runāt par Kristu, ka mūsdienās cilvēki nezin, kas ir Kristus. Ka daudzi cilvēki vienkārši nezin, kas ir Kristus. Pat kā kaut kāda kā vēsturiska persona, kā nezinu, tur baznīcas dibinātājs vai kaut vai tādā līmenī kā pravietis vai kā skolotājs, kad vispār nav dzirdējuši nekad par Kristu. Un, tāda ir tā situācija. Ja? Tāpēc tas uzdevums baznīcas vienmēr ir aktuāls, iziet pie citiem cilvēkiem. Bet ir arī šī evaņģelizācija ad intra. Tas nozīmē, ka mēs paši pastāvīgi ejam šo formācijas ceļu, ka mēs esam Kristus mācekļi, šī māceklība, ka visu laiku mums arī ir jāmācās. Mums aizvien jāpadziļina sava ticība, jo tu nevari otram dot to, kā tev nav. Ja tev nav šīs Kristus pieredzes, tu nespēsi šo pieredzi dot otram cilvēkam. Ir tāds teiciens, kad pat gudrais Salamons nevar no tukša trauka neko ieliet. Ja trauks ir tukšs, pat Salamons neielies tev. Ja, tas nozīmē, ka nav iespējams dot otram to, ko pats neesi piedzīvojis, kam pats neesi izgājis cauri. Un tas arī ļoti svarīgi mums. Un ir šie dažādie termini. Ir vārds evaņģelizācija. Īpaši jau Otrais Vatikāna koncils runā par evaņģelizāciju. Pēc tam pāvests Pāvils VI, pēc tam Jānis Pāvils II iesāk runāt par evaņģelizāciju, ja, un, kā teicu, šī definīcija ir parādīt Kristu tiem, kuri viņu nepazīst. Bet Jānis Pāvils II, tas bija laikam 1981. gadā, Polijā pirmo reizi runā par jauno evaņģelizāciju, izmanto šo terminu jauna evaņģelizācija. Un ar ko atšķiras evaņģelizācija no jaunās evaņģelizācijas? Ka jaunā evaņģelizācija tas nozīmē no jauna evaņģelizēt kristiešus. Ka ne jau tos, kuri nepazīst Kristu, sludināt, ja, tas būtu evaņģelizācija, sludināt Kristu tiem, kuri viņu nepazīst. Bet šeit jaunā evaņģelizācijas adresāts ir cits, tie ir kristieši. Un mūsu draudzēs ir 3 veida cilvēki. Pirmie ir aktīvi cilvēki, kuri aktīvi piedalās, daudzi pat katru dienu nāk uz misēm, nāk uz adorācijām, piedalās rekolekcijās un tā tālāk. Bet arī šos cilvēkus vajag vest dziļāk ticībā. Tā arī ir grupa cilvēku, kurus arī vajag pastāvīgi evaņģelizēt. Tad otra grupa cilvēku ir tā saucamie LZ katoļi, Lieldienu Ziemassvētku katoļi. Tie ir pasīvie. Viņu ir ļoti daudz draudzēs, kuri atnāk uz baznīcu tikai 2 reizes gadā, varbūt 15. augustā uz Aglonu atbrauc, varbūt uz Kapu svētkiem atbrauc, ja? Kad viņi tikai atnāk kādos īpašos gadījumos. Bet daudz cilvēku uzskata sevi, ka viņi ļoti ticīgi, un saka, mani vecāki ļoti ticīgi, mēs vienmēr Lieldienās Ziemassvētkos mēs ejam uz baznīcu, ja? Un viņi ar tādu lielu deksmi pārliecību runā, ja? Ka ir šī grupa šo cilvēku, kurus arī vajag pamanīt un kurus arī vajag evaņģelizēt. Tas nozīmē vest viņus dziļāk ticībā, lai viņi nebūtu no pasīviem kļūtu aktīvi kristieši. Un trešā grupa cilvēku tie ir tie, kuri ir kristīti, bet ar to viss ir beidzies. Viņus bērnībā atnesa nokristīt, viņi ir nokristīti, tātad viņi ir kristieši, viņi ir Kristus mācekļi, viņos ir šī dievišķā dzīve, bet nekas tālāk nav noticis. Viņu vainas dēļ vai citu vainas dēļ, tur jau, bet tā ir arī ļoti liela grupa cilvēku, kur ir kristīti. Un šīs grupas, 3 grupas skar jaunā evaņģelizācija, ka atkal atkārtoti no jauna viņiem sludināt evaņģēliju, nozīmē parādīt Kristu. Tad pāvests Francisks kaut kā mazāk runāja par jauno evaņģelizāciju, viņa tāds galvenais termiņš, tā doma bija pastorālā atgriešanās. Esat dzirdējuši, laikam, pastorāla atgriešanās. Ka atgriešanās, tas nozīmē mainīt šo domāšanas veidu. Kad mums ir
jāpamaina pastorālais darbs. Mūsu pastorālais darbs, kā pāvests Francisks teica, ka vairāk ir vērsts uz saglabāšanu, ka mēs rūpējamies par tiem cilvēkiem, kas nāk uz baznīcu. Bet mums ir daudz cilvēku, kurus baznīcu nenāk. Un viņš saka, ka mums vajag iziet pie šiem cilvēkiem, evaņģelizēt, iet pie viņiem uz perifērijām, pie cilvēkiem, kuri uz baznīcu nenāk. Un pāvests izmanto tādus interesantus divus salīdzinājumus. Pirmais salīdzinājums ir biblisks. Viņš saka, balstoties uz šo salīdzinājumu, ka kādam ganam bija 100 avis, un viena noklīda. Un tad viņš atstāja 99, iet meklēt to pazudušo. Kad atrod, ir priecīgs, ņem viņu kaklā, uzliek uz pleciem un nes atpakaļ pie 100 avīm. Un viņš saka, bet šodien mums ir situācija cita. Mēs rūpējamies par vienu avi, bet mums ir pazudušas 99. Mēs rūpējamies par to vienu, bet mums ir pazudušas 99, un mēs neejam viņas meklēt. Viņš saka, ka pastorāla atgriešanās, tas nozīmē pamainīt šo domāšanas veidu, kad iet meklēt tās 99 pazudušas. Tas ir viens salīdzinājums. Otru pāvests izmanto salīdzinājumu no Jāņa atklāsmes grāmatas 3.20, kur ir teikts, ka es stāvu pie durvīm, klauvēju, kas sadzirdēs manu balsi, atvērs durvis, pie tā es ienākšu un vakariņošu. Ja, bet viņš saka arī tā, kad šeit tā kā runāts, kad Kristus klauvē pie mūsu durvīm, tā kā pie varbūt sirds durvis, baznīcas durvīm, ka viņš grib ienākt. Tas ir viena lieta. Es saku, bet uz šo pašu mēs varam paskatīties no otras puses, ka Kristus ir ienācis un mēs viņu esam ieslēguši baznīcā vai savā sirdī, un viņš klauvē no iekšienes, atveriet durvis, es gribu iziet ārā. Ja, mēs viņu baznīcā ieslēdzām, teiksim, tabernākulā zem atslēgas, un Kristus ir baznīcā, bet mēs viņu nenesam ārā. Un pāvests saka, ka tieši šeit balstās šī pastorāla atgriešanās, pamainīt šo domāšanas veidu, pamainīt pastorālās darbības stilu. Un arī pāvests iesāk runāt par sinodālu baznīcu. Un pāvests Leons 14. viņš turpina šo lietu, kad sinodāla baznīca, sinhodos, tie grieķu vārdi, sin kopā un hodos ceļš, kopīgs ceļš. Kad ļoti svarīgi arī mums būt šajā arī baznīcas, jo tagad arī Vatikāns ir izsūtījis arī bīskapiem arī aptaujas jautājumus par to, kā tiek realizēts vietējā baznīcā sinodālais. Mēs sakam citreiz termiņu sinodālais ceļš, bet patiesībā sinhodos tas ir sinodālais ceļš. Ja? Mēs sakam varbūt sinodāla baznīca, bet kā šo sinodalitāti mēs īstenojam diecēzēs? Kā tas viss notiek? Vai mums ir tas kopīgā, ka mēs, protams, ieklausīties viens otrā, ko Svētais Gars runāts ar otru cilvēku, vai mēs vispār kaut kas sinodāls notiek, ka mēs kopā pieņemam kaut kādus lēmumus un tā tālāk. Ja, bet tas viss ir, tas arī viss piedar pie šīs evaņģelizācijas, pie šīs iekšējās arī mūsu pārmaiņas. Un tagad pie prezentācijas Pavests Jānis Pavls II enciklikā Redemptoris Missio, šis dokuments arī ir tulkots latviešu valodā, man liekas 93. gadā vispār tika izdots šis dokuments, ka viņš runā par tādām 3 svarīgām lietām, ka jauna evaņģelizācija tas nozīmē, ka viņa ir jauna savā dedzībā, ka mums ir svarīgi atjaunot sevi dedzību, ka evaņģelizēt tas nevis vajag tāpēc, ka baznīcā mazāk cilvēku paliek vai, teiksim, semināros aicinājumu nav. Piemēram, Ļublinā, kur es studēju, šogad seminārā nav iestājies neviens. Tur parasti katru gadu bija ap 100 cilvēkiem, bet šogad nav neviena. Mums Latvijā rītā būs seminārā pieņemšana, tur 4 esot pieteikušies. Arī jau wow, 4. Bet evaņģelizācija neskar tieši tikai to, kāpēc mēs ejam evaņģelizēt, tāpēc, ka baznīcas tukšas. Bet evaņģelizācija ir daudz dziļāka lieta. Apostoļu darbu grāmatā, tagad nepateikšu to pantu, bet kad mācekļiem Pēterim un Jānim tiek aizliegts sludināt, tad ko viņi atbild tiesas priekšā? Viņi saka, mēs nevaram nerunāt
un neliecināt par to, ko mēs paši esam piedzīvojuši. Ka tā ir tā iekšējā vajadzība, ka mēs nevaram par to nerunāt, nedalīties, ja, jo tas izriet no mūsu. Un tad pāvests saka, ka vajag atjaunot šo iekšējo dedzību, ka mēs nevaram nerunāt par to, ko mēs paši esam redzējuši, ko esam pieredzējuši, ka mēs esam pieskārušies. Tad tālāk runā par jaunām metodēm, kad arī izmantot jaunās metodes, dažādus veidus, kā uzrunāt. Bet par to nedaudz vēlāk arī būs prezentācijā. Un arī evanģelizācija ir jauna savos izteiksmes līdzekļos. Formas, valoda, veidi, kā mūsdienu pasaulē tiek sludināts evanģēlijs, ka meklēt šos veidus, kā cilvēkam mūsdienu pasludināt par Kristu. Tālāk, par ko mēs īsti esam atbildīgi tieši kā katehēti. Kad rūpes par bērniem var izpausties dažādos veidos. Kad mēs organizējam svētdienas skolas, mēs varam organizēt kristīgas nometnes, mēs organizējam daudzus arī pasākumus jauniešiem. Taču galvenais mērķis ir ne tikai jā. Paldies! Lai Dievs jūs svētī un laimīgu mājup ceļu. Bet kad tas galvenais katehēzes arī mērķis ir palīdzēt bērniem, jauniešiem sastapt Kristu, iemīlēt viņu un ieiet baznīcas dzīvē un misijā. Kad ne tikai es un Kristus, bet arī ieiet baznīcas dzīvē, ievadīt viņus baznīcas dzīvē. Un katehēta uzdevums nav tikai nodot zināšanas, bet ievadīt cilvēku dzīvē ar Kristu un arī varētu teikt dzīvē ar baznīcu. Vācijā pirms kāda laika bija tāds gadījums, bija Bībeles olimpiāde. Un viens jaunietis atbildēja uz visiem jautājumiem un dabūja 1. vietu Bībeles olimpiādē. Un tad ar viņu bija intervija un viņam jautāja par ticību. Un šis cilvēks saka, es esmu ateists. Jā, viņš labi zina Bībeli, perfekti, viņš uz visiem jautājumiem varēja atbildēt, bet viņš uzskata sevi par ateistu, ka es esmu neticīgs, es neticu Kristu. Un tāpēc, redzat, šeit ir šī atšķirība, ja, ka katehēta uzdevums nav tikai nodot zināšanas, iemācīt kaut ko par Dievu, bet svarīgi ir ievadīt cilvēku dzīvē ar Kristu. Par to arī runā vispārējais katehēzes direktorijas, kas arī tika latviešu valodā izdots 2015. gadā. Tieši arī runa par to, ka ne tikai runa par zināšanām, bet par ievadīšanu attiecībās ar Kristu. Un Jēzus pats arī saka, ka es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un jauneklis, jauns cilvēks, arī bērni, viņi meklē ceļu, viņi meklē atbildes uz daudziem jautājumiem. Un tāpēc arī katehēzē svarīgi, ka mēs arī pieskaramies šiem eksistenciāliem jautājumiem. Kas es esmu, kam es esmu, kā dzīvot, kāda ir dzīves jēga, kā kļūt laimīgam, kam es varu uzticēties, kāds ir dzīves mērķis, ja, ka šīs lietas, kuras skar ļoti dziļi mūsu eksistenci. Un šajā prezentācijā es arī izmantoju to kardināla Jozefa Ratzingera tādu lekciju katehētiem, ko viņa nosaucās Jaunā evanģelizācija, un šī lekcija viņš viņu vadīja 2000. gadā, kad bija jubilejas gads, un bija katehētiem jubileja, un tad viņš vadīja ļoti interesantu lekciju par jauno evanģelizāciju. Un tad viņš arī saka, ka evanģelizācija būtībā nozīmē mācīt dzīves mākslu, ka bērniem mācīt dzīves mākslu, bērniem, jauniešiem, kad ievadot arī viņus dziļāk kristietībā. Un tāpēc jauna evanģelizācija sākās ar jautājumu, ko meklē cilvēka sirds. Ka cilvēka dzīve pati par sevi nepiepildās, ja, automātiski, un tā nav arī kaut kāds nepabeigts projekts, bet cilvēks visu mūžu jautā, kāpēc es dzīvoju, ja, kāda ir manas dzīves jēga. Un īpaši jaunieši, viņi meklē arī savu identitāti, mīlestību, piederību, pieņemšanu, draudzību, brīvību, dzīves jēgu. Viņi vēlas būt laimīgi, bet mūsdienu pasaule sola laimi, bet nespēj to cilvēkam dot.
Es domāju, ka daudzi arī par to pārliecinās un arī to piedzīvo, kad sola daudzas lietas, jā, nopirksi tādu lietu, būsi laimīgs, tu nopērci, tās laimes nav. Un kā palīdzēt jaunietim atklāt, ka viņa sirds dziļākās ilgas norāda uz Dievu. Un tā ir šī arī svarīgā patiesība, ka cilvēkam var būt izklaides, tehnoloģijas, nauda, iespējas, simtiem virtuālo kontaktu, bet viņa sirds var palikt tukša. Un tieši šeit sākās evanģelizācija no šīs, varētu teikt, sirds tukšuma, ka mūsu tas uzdevums ir, ka es gribu tev palīdzēt atrast dzīves ceļu, dzīves jēgu. Ka ne tikai kaut ko iemācīt tev, bet palīdzēt tev atrast šo dzīves ceļu. Ka ar to mēs sastopamies tieši šajā evanģelizācijas ceļā. Un evaņģēlijs nemainās, bet mainās cilvēks. Man kādreiz bija iespējams, biju Londonā un Rihards Rasnacis man zvana, viņš ir atbildīgs par Alfu Latvijā. Viņš saka, klausies, tur tagad konference notiek, es nevaru atbraukt, vai tu vari aiziet manā vietā piedalīties konferencē, pārstāvēt Latviju. Un tur šajā konferencē Alfas katru gadu organizē Alfa lielo konferenci Londonā. Tad tur bija tieši runa par to, ļoti laba lekcija par kā mainās ik pēc gadiem mainās paudzes, mainās jaunieši, kad ne tikai ik pēc 25 gadiem, ka tagad šīs jauniešu dzīves stils mainās tur ik pēc dažiem gadiem. Ka viņi vairs nav tādi, kādi ir bijuši jaunieši pirms 5 gadiem. Un tur tieši analizēja, kādā veidā notiek šī pārmaiņa. Un tieši uzsvars bija tāds, ka evaņģēlija būtība vienmēr ir tā pati. Ka Kristus vienmēr ir tas pats, evaņģēlijs paliek tas pats, baznīca paliek Kristus baznīca. Ja? Bet mainās tas, ir šī dāvana, ko mēs viņiem pasniedzam, ja? Un kad dāvanas saturs ir tas pats. Bet mainās iepakojums. Mums jāmaina iepakojums, kurā pasniegt šo dāvanu, Kristu. Un tur ļoti interesanti, tiešām tajā konferencē arī analizēja cilvēka šīs pārmaiņas, ka tagad jaunietis, teiksim, ka viņam tur video, viņš tur 30 sekundes tev ir laiks viņu uzrunāt, tur, jā, vai tur minūte laika, ja, kad cilvēks vairs nespēja ilgāk kaut ko tur klausīties, jaunietis. Ja, un kā to visu pielāgot mūsdienu jaunietim. Viņi arī tur mēģina tur Alfā dažādas filmiņas, īsfilmiņas uztaisīt, ja, kaut kādas, lai mūsdienu cilvēku uzrunāt, aicināt uz Alfu, aicināt uz šiem kursiem. Tātad, ja, kad mainās mūsdienu cilvēks, bet evaņģēlijs un Kristus paliek tas pats. Bet mainās cilvēka tāda dzīves situācija, kultūra, valoda, domāšanas veids, komunikācijas līdzekļi, ka tas pastāvīgi mainās. Un kad mums ir svarīgi tad meklēt, kādā veidā uzrunāt mūsdienu cilvēku, mūsdienu jaunieti. Un katehēta sūtība ir arī klausīties un saprast mūsdienu bērnu un jaunieti. Kad runāt, klausīties, ieklausīties viņā. Citreiz arī ir katehētu kursos arī, kad aprakstiet mūsdienu jaunieti, ar kuru tu strādā, kādas viņa ilgas ir, ko viņš meklē savā dzīvē. Citreiz arī prāvestiem arī kaut kādos kursos uzdot šo jautājumu, saka, kāds ir tavs vidējais draudzes loceklis, teiksim, kā tu viņu aprakstīt, nevis pēc vecuma, bet pēc viņa interesēm, par ko viņš interesējās, kādas ir viņa hobija, ar ko viņš nodarbojās, lai saprast pēc tam un meklēt šos veidus, kā viņu uzrunāt. Kā viņu tur atrast, kur viņš ir. Bet tas ir arī, tāpēc arī ir šie kursi un arī liels prieks arī, kad būs arī šī programma, kurā varēs kopā arī varbūt risināt šos jautājumus, meklēt šīs jaunās metodes, kā cilvēku mūsdienu uzrunāt.
Un bieži arī ar cilvēkiem ir tā, ka daudzi cilvēki nesaprot mūsu valodu. To es varu pateikt par mums garīdzniekiem, kad cilvēki atnāk uz baznīcu un klausās sprediķu, viņi nesaprot, par ko mēs runājam. Mums liekas, ka tas viss ir saprotams, bet cilvēki nesaprot tos vārdus, kurus mēs lietojam. Es atvainojos tādu pastāstīšu kā gadījumu. Tagad 15. augustā biju šeit Aglonā. Bija tiešraide Latvijas televīzijā un vieni paziņas man raksta īsziņu. Saka, tevi rādīja televīzijā, kā tu ēdi vafeli. Tas bija, ka es biju pieņēmu komuniju. Tevi rādīja televīzijā, kā tu ēdi vafeli. Saprotiet, cilvēki nesaprot, kā saka, mēs kristieši, mēs saprotam, mums liekas, ka visiem tas ir jāsaprot. Bet cilvēks komuniju, dievmaizi, var nosaukt par kaut kādu vafeli. Tāda ir sabiedrība, tādā sabiedrībā mēs dzīvojam, un tāpēc ir kaut kādas lietas, kad mēs runājam, mēs skaidrojam, mums liekas, ka mūs saprot, bet cilvēki mūs vispār nesaprot, jo viņiem tas viss ir ļoti svešs un tāls. Es ļoti smējos pēc tādas īsti. Un jaunas metodes, bet galvenais, kad mēs runājam par jaunām metodēm, par to arī Ratzingers jau runāja pirms 26 gadiem. Viņš saka, ka ne metodes metožu dēļ. Ko tas nozīmē? Ka mūsdienu līdzekļi ir jāizmanto, video, sociālie tīkli, mūzika, vizuālais materiāls, spēles, diskusijas, radošie uzdevumi, darbs mazās grupās, liecības, projekti. Tas viss var kļūt par instrumentiem evanģelizācijai, bet kad tas ir tikai instruments. Kad bieži ir tā problēma, ka mēs varam izdomāt perfektas programmas, lieliskus video, aizraujošas nodarbības un skaistus pasākumus noorganizēt, bet tas vēl nenozīmē, ka cilvēks ir sastapis Kristu. Saprotam, kad mēs varam to visu, un tāpēc arī tas jautājums, viens no tādiem arī svarīgiem, vai mūsu metode, kas ir evanģelizācijas līdzeklis, palīdz bērnam satikt Kristu, vai tikai palīdz viņam labi pavadīt laiku. Es arī kādreiz sastapos ar to, kad biežāk studiju laikā kontaktējos ar priesteriem, kas Polijā katehēzi māca. Un viņš saka, tur katehēzē citreiz tos jauniešus ļoti grūti ir savaldīt, lai viņi klusu uzvestos. Es viņiem ieslēdzu kaut kādu filmu, mākslas filmu, lai viņi skatās labāk filmu un ir mierīgi. Un arī, ka kaut kā, lai viņi labi pavadītu laiku. Bet tavs uzdevums ir pavisam kaut kāds cits, nevis viņiem veidot tādu vidi, kur viņi labi pavadītu laiku, bet vai viņi tiešām tu ved viņus pie Kristus. Un metode ir tikai līdzeklis, nevis mērķis. Mērķis ir Kristus. Un šo arī lietu kaut kur mums ļoti labi ir jāsaprot, lai mēs jaunās metodes neizmantotu tikai metodu dēļ. Bet ka mērķis, ka tas ir tikai līdzeklis, bet mērķis ir Kristus. Un evanģelizācijas pirmais līdzeklis ir pats katehēts. Par to runā Ratzingers, kad evanģelizēt nozīmē ne tikai runāt par evanģēliju, bet dzīvot pēc evanģēlija vai saskaņā ar evanģēliju. Ka bērni viņi ļoti ātri sajūt, vai katehēts runā par kaut ko, kas viņam pašam ir, ko viņš pats ir piedzīvojis. Ja katehēts runā par lūgšanu, bet pats nelūdzas, bērns to sapratīs, sajutīs. Ja runā par piedošanu, bet pats nespēja piedot, arī to jaunieši pamanīs. Ja tu runā par Dieva mīlestību, bet pats esi augsts un neiecietīgs pret citiem, kad tie vārdi tad zaudēs šo spēku. Kad pats katehēts ir šis pirmais līdzeklis. Tāpēc šī evanģelizācija ad intra, kas sevi evanģelizēt, ka tas arī ir vienmēr ļoti aktuāli mums.
Un tad pirms jautājuma, kādu metodi mēs izmantosim, vajadzētu jautāt, kas notiek manā paša sirdī. Jaunā evanģelizācija sākas ar katehēta personīgo atjaunošanos, jeb atgriešanos. Ja, kas notiek manī? Un interesanti arī šī patiesība, ka Jēzus mācīja dienā, bet naktīs lūdzās. Un tas nozīmē, ka evanģelizācija dzimst lūkšanā. Ka Jēzus lūdzās un pēc tam gāja sludināt. Ka Jēzus dienā mācīja, bet naktī lūdzās. Un ka mēs nevaram dot bērnam to, kas mūsos pašos nav dzīvs. Tad katehēta pirmais instruments nav dators, projektors, telefons vai prezentācija, bet lūkšana. Kad apzināties to ļoti skaidri, kad evanģelizācija viņa dzimst no lūkšanas, iesākās ar lūkšanu. Un pirms katehēzes arī katehēts var lūgt, jeb jautāt, ka kungs, ko tu šodien gribi pateikt šiem bērniem caur mani. Kad tādā veidā paskatīties uz to. Un pēc katehēzes tad arī var teikt, ka kungs, es tev uzticu to, ko šodien darīju. Ka tas ir pilnīgi tāds cits katehēzes gars. Ka ne tikai, kā teicu, dot šīs zināšanas, šeit tev katehismu izlasi, ja, un tad nāc un mēs tevi nokristīsim un tā tālāk. Kad šeit ir pavisam cita šī izpratne. Mēs vairs nemēģinām tikai izveidot rezultātu, mēs kļūstam par Dieva līdzstrādniekiem. Un Ratzingers tajā uzrunā, viņš runā par Dieva metodi, par sinepju graudu. Šeit arī ļoti tāda, interesanta lieta. Mēs bieži vēlamies tūlītējus rezultātus, lai būtu vairāk bērnu, vairāk jauniešu, vairāk dalībnieku, vairāk aktivitāšu, vairāk grupas, tādus redzamus panākumus gribētos. Bet Jēzus līdzībā izmanto citu domāšanas veidu, ka Dievs sāk ar mazo, ar sinepju graudu, ka no šī sinepja graudiņa, kas tiek iesēts, no viņa izaug kaut kas liels koks. Un tā ir patiesība, kad bieži arī, kad notiek kaut kādas vai arī katehēzes pieaugušajiem, tad citreiz arī draudzē notiek dažādas tikšanas, saku, cik tur bija cilvēku, 5 atnāca. Likās, šķiest laiku, lai 5 kaut ko stāstīt, gatavot katehēzi, kur tev vajag vairākas stundas, gatavoties, un tik atnāk 5 cilvēki. Bet patiesībā, kad arī viena cilvēka dēļ ir vērts. Tagad nebūs masas, nebūs tā, ka pie mums būs daudz, bet kaut vai tev ir šis viens cilvēks, ka ir vērts šī cita domāšana Dievam. Un ka viena varbūt saruna, viens bērns, viens jautājums, viens bībeles teikums. Mēs šodien vairākas reizes atcerējamies Augustīna, tagad starp citu ir izdota jaunais tulkojums tai grāmatai Atzīšanās. Ka tur arī, viens teikums, Augustīna dzīvē izmainīja viņa dzīvi. 17 gadus viņš dzīvoja grēcīgu dzīvi, un tad, zināt to stāstu, kad viņš dzird, kā aiz žoga, tajā pagalmā, kur viņš staigā, aiz žoga bērns dzied dziesmu, latīniski atkārtojot vārdus tolle lege, dziesmā referents, ņem un lasi. Viņš ieiet mājās, tas viņu uzrunā, viņš ieiet mājās, atver bībeli, romiešiem 13. nodaļu, laikam 13, 14, kad ir pienācis laiks celties no miega, tad atmetiet tumsas darbus, ieterpieties tur gaismas bruņās, izlas šos vārdus, aizver ciet un saprot, ka tas vārds ir viņam. Un no tā laika sākās pilnīgi cita dzīve Augustīna. Par to viņš pats raksta savās atmiņās. Ka citreiz viens vārds, viens teikums. Katehēts var būt, šeit katehēts, kurš bērnam pasaka, es ticu, ka Dievam ir plāns tavai dzīvei. Manā dzīvē bija tā, kad priesteris Oļģers Daļeckis, kurš bija prāvests, viņš man uzdeva vienmēr vienu un to pašu jautājumu, kad tu izaugsi, kas tu būsi? Man bija 6 gadi, un es teicu, es būšu priesteris.
Ja, un varbūt citreiz pat cilvēks aizmirst to, ka viņš kaut ko tādu ir jautājis, teicis, ja, bet tev paliek tāds jautājums kaut kāds uz visu dzīvi. Mēs varbūt nekad neuzzināsim, kas notiek ar šo mazo sēklu, taču Dievs zina, ne, ka šī sēkla ir iesēta un pēc tam ar laiku tikai nesīs augļus. Ka mūsu uzdevums arī evanģelizācijā, ja, ir sēt. Un varbūt šos augļus tikai plūks nākošās paaudzes. Bet, ja mēs tā paskatāmies arī atpakaļ, ja, kad mēs patiesībā esam kristieši, mēs esam baznīcā, tāpēc, ka mums kāds ir šo ticību nodevis. Ja, kaut kā iesējis mūsos šo ticību, šo sēklu. Mūsu vecāki, vecvecāki, varbūt priesteri, varbūt katehēti un tā tālāk. To cilvēku varbūt mūsu dzīvē daudz. Bet tagad ir jautājums, vai mūsu baznīcās būs cilvēki pēc 10 gadiem, pēc 20. Un tas ir atkarīgs no mūsu sēšanas. Ja mēs sēsim Dieva vārdu, tad noteikti, kad pēc gadiem šis Dieva vārds nesīs augļus. Bet ja mēs pārstāsim sēt sēklu, šo Dieva vārdu, sludināt, parādīt, tad to augļu arī nebūs. Jauns stils, un šeit tā doma ir pārēja no informācijas uz tikšanos, ka bērnam nav nepieciešama tikai informācija par Dievu. Viņš var atrast informāciju internetā dažu sekundžu laikā, bet viņam vajadzīga pieredze, attiecības un liecība. Tas uzrunā mūsdienu cilvēku pieredze. Un šeit arī vienmēr ir šis arī jautājums, kā bērniem dot šo pieredzi, bet nedaudz vēlāk arī par to runāsim. Ka katehēzes jautājums nav tikai, ko bērnam vajadzētu zināt par Dievu, bet arī kā bērns var piedzīvot Dieva klātbūtni. Un tas nozīmē, ka arī bērniem vajadzētu arī kopā, ka mēs aizietu uz lūkšanu, uz adorāciju, arī kaut kādu personīgu liecību, ka mēs dodam, veidojam dialogu, kopiena ir ļoti svarīga, kaut kāda žēlsirdības darbi, personiskā saruna. Ja, kad šeit ir, kad katehēzei jāved no zināšanām uz attiecībām, jo ir šī atšķirība, ja, zināt par Kristu vai pazīt Kristu. Kā tas Vācijā šis Bībeles olimpiādas pirmās vietas ieguvējs. Ja? Viņš var daudz zināt par Kristu un par Bībeli, bet viņš saka, es neticu Dievam, es esmu ateists. Ja, kad šeit ir ļoti liela šī atšķirība. Dzirdēju tādu vienu gadījumu, kad arī katehēzē, katehēts, teiksim, vadīja šo katehēzi un runāja par abortiem bērniem. Bet klasē visi bērni bija par abortiem, kad noteikti uzzina, kad bērns ir ar kaut kādu defektu, kad noteikti ir jātaisa abortu. Un nevarēja nekā pārliecināt šos bērnus. Un tad šis katehēts saka, labi, nākušajā nedēļā mums nebūs stundas, bet mēs aiziesim uz bērnu namu. Bērni ļoti priecīgi, stundas nebūs, skola aizies uz bērnu namu. Un tur aizgāja uz bērnu namu, kur bērni autisti, gan bērni ar piedzimst Dauna sindromu, ja, bērni. Un viena tur, kura bija tāda līdere klasē, meitene, aktīviste, kura bija par abortiem, ja, ka pie viņas pienāk viena meitene, kurai Dauniņš, ja, Dauna sindromu, aiz rokas viņu pavelk un saka, vai tu mani mīli? Tādā šokā. Nāc, es tev parādīšu savu istabu, kur es dzīvoju, es tev parādīšu savas mantiņas, es tev tā meitene bija tik ļoti aizkustināta. Ja, pirms kaut kādu laiku arī mums kaut kur uz Daugavpili bija atbraukušas arī mātes Terēzes māsas, un viņas arī bija aizgājušas, un arī vienai klosteru māsai saka, vai tu mani mīli? Bērns jautā, vai tu mani mīli? Viņa saka, protams, ka es tevi mīlu. Es saka, tu rītā pie manis atnāksi?
Ja, kad mīlestība nav tikai vārdi, bet tie ir darbi. Ja, vai tu rītā pie manis atnāks, ja tu mani mīli. Ja, bet tas, vardu sakot, citreiz kaut kāda pieredze, ja, kad aizēj uz kaut kādu bērnus, aizved uz bērnu namu, kad viņi ierauga šos bērnus, ja, kuri tiešām ir tādi ar īpašām vajadzībām, īpaši, kad pēc tam tā meitene un arī klase teica, jūs mums vairāk par abortiem neko nesakat, mēs esam pret abortiem. Ja, kad pieredze, ja, dot šo pieredzi gan garīgajā dzīvē, gan arī citās lietās. Jauna valoda runā tā, lai jaunietis sadzird savu dzīvi. Un jaunā evanģelizācija prasa jaunu valodu, par to bieži arī dokumentos baznīcas arī runā. Tas nozīmē ticības patiesību izteikt tā, lai cilvēks to varētu savienot ar savu dzīvi. Ne tikai abstraktu kaut kādu lietu pateikt, bet runāt par teiksim, dziļākā tādā izpratnē. Kad, piemēram, tā vietā, lai tikai jautātu, kas ir grēks, lai bērni formulētu, kas ir grēks, var pajautāt, kas dzīvē man atņem brīvību. Un tad varbūt formulējot jau jautājumu, nedaudz varētu, teiksim, savādākas atbildes. To pāvests, teiksim, arī Francisks teica, ka cilvēks visu dzīvi var uzdot sev jautājumu, kas es esmu. Un neatrast atbildu šo jautājumu, kas es esmu, bet vajag šo jautājumu uzdot savādāk, kam es esmu. Un ja tev ir kam būt, ja, otra dēļ dzīvot, Dieva dēļ, ja, tad tava dzīve uzreiz, teiksim, tu saproti tad savas dzīves jēgu, ka pamainīt citreiz jautājumu, par ko arī Andris Marija Ierumanis runāja pirmajā lekcijā. Un tā vietā, lai kaut kā, teiksim, definēt žēlastību, var pajautāt, kas ir tas, ko Dievs man dod, kaut arī es to neesmu pelnījis. Kad žēlastība vienmēr ir nepelnīta Dieva dāvana. Ja? Kas ir tas, vai runājot par baznīcu, kur tu vari atrast cilvēkus, ar kuriem tev nav jāizliekas, ja? Ar kuriem vari būt patiess. Ja? Vai runājot par lūkšanu, vai tev dzīvē ir kāds, kam tu vari uzticēt to, ko nevari pateikt nevienam citam. Kad meklēt kaut kādus, teiksim, arī tādus veidus vai arī jautājumus nedaudz savādāk viņus uzdodot. Kad šai evaņģēlija valodai jānonāk līdz cilvēka sirds jautājumiem, ka viņam arī ir sirdī katrs nesā šos jautājumus par dzīvi, par dzīves arī jēgu, par kaut kādām lietām. Nākošais arī, ka jaunā evaņģelizācija nav moralizēšana. Šeit arī, teiksim, agrāk pat bija tāds veids, vēl ne pavisam senā pagātnē, kad ar Dievu baidīja bērnus. Saka, tu skaties, Dievs visu redz, ja tu slikti uzvedīsies, Dievs tevi sodīs. Dievs tevi sodīs, jā. Pēc tam cilvēks pieaug un baidās no Dieva. Kāpēc? Ka bērnībās viņu baidīja ar Dievu. Bet mācīt šo arī pareizo, ka evaņģelizācija nav dari to, nedari to, esi labs vai esi labāks. Bet kristietība nav tikai morāles sistēma, tās centrā ir draudzība ar Kristu. Ka patiesa atgriešanās nozīmē nevis mēģināt pašam būt perfektam, bet atzīt, ka man ir vajadzīgs Dievs. Un šeit arī, teiksim, kad mēs iesākam svēto misiju, ja, kad vienmēr ir šis brīdis, kad nožēlot savus grēkus, bet patiesībā šis rīts, viņš aicina mūs, lai mēs apzinātos, ka man ir vajadzīgs Dievs, ka tie ir tie vārti, caur kuriem es gribu ieiet Euharistijā. Ne tikai tas, ka es esmu šī apziņa, ka es esmu grēcinieks un es pats nevaru sev palīdzēt, ja, ka man ir vajadzīgs Dievs. Kad es ilgojos pēc Dieva, Dievs man ir vajadzīgs. Un tad pilnīgi savādāk cilvēks arī izdzīvo misas daļas. Un ka bērnam jādzird ne tikai tev nevajadzētu grēkot, viņam jādzird Kristus tevi mīl un vēlas būt kopā ar tevi. Viņš vēlas tev dot jaunu dzīvi.
Kad vispirms, vispār kristietībā tas ir tāds paradoks, ja, ka kristietība atšķirās no citām reliģijām arī ar to, ka pašā sākumā netiek runāts par to, kas cilvēkam ir jādara. Kad ir jādara tas, baušļi jāpilda tas un tas, bet kristietība vienmēr sākas ar to, ka paskaties, ko Kristus tevis dēļ ir darījis. Musulmaņu zemē viena kristiete, kuru notiesāja pēc tam ar nāvi, pie viņas atnāca musulmaņi un saka, ka tu esi kristiete, bet tev jāpieņem musulmaņu ticību. Un tad viņa šiem cilvēkiem, kas atnāca viņu tā kā pārliecināt, ka jāpieņem ir musulmaņu ticība, viņa saka, atbildiet man uz tādu jautājumu. Ko manis dēļ ir izdarījis Muhameds? Kristus par mani ir nomiris, atdevis par manu dzīvību, viņš man ir glābis. Bet ko ir uzdarījis Muhameds? Un tas viņus aizskāra, un tad viņi, viņi tika ieslodzīti cietumā, pēc tam ar nāvi notiesāta šī kristiete. Bet viņi neatteicās no savas ticības. Bet vienkārši tas jautājums, ko viņi uzdeva, ja, kad saka, ka Kristus manis dēļ ir nomiris, atdevis dzīvību, bet ko manis dēļ ir izdarījis kāds cits? Un tāpēc kristietība vienmēr iesākas ar to, ko Kristus manis dēļ ir darījis. Un kāpēc to ir darījis? Jo viņš mani mīl, jo viņš mani glābi. Un tāpēc arī šeit šīs uzsvars ir, ka vispirms Kristus, pēc tam prasības, vispirms žēlastība un pēc tam morālā atbilde, kad vienmēr kristietība, mūsu ticība, tā ir atbilde uz Dieva darbību mūsu dzīvē. Ka vispirms draudzība, pēc tam pārmaiņas. Un atgriešanās nozīmē jaunu skatījumu uz dzīvi, ka ir šie divi grieķu vārdi, kas tiek izmantoti jaunajā derībā, metanoja, mainīt domāšanu, un epistrepfos nozīmē mainīt virzienu, kad arī šī atgriešanās saistās ar to, ka mēs mainam šo domāšanas veidu, lai mainītos arī mūsu virziens. Un neskatīties uz dzīvi tikai tā, kā skatās visi pārējie, bet skatīties uz pasauli un dzīvi tā, kā skatās Kristus. Un tāpēc arī ticēt nozīmē Dieva acīm paskatīties uz savu dzīvi. Un tad daudzas lietas izskatās pavisam savādāk. Varbūt es to nevienreiz esmu to piemēroju, kāds ir dzirdējis, bet atkārtošana ir zinību māte, tāda īsfilma, kura sastāv no 2 sērijām. Vienā sērijā tiek parādīti, īsfilma saucās Sarkanģelis, un parādīti ir 4 gadījumi no dzīves. Pirmais gadījums, ka tur viena sieviete ratiņos ved bērnu, un pienāk tas sarkanģelis, vīrietis melnā uzvalkā, pienāk klāt un aizver jumtiņu, ja, un rāvējslēdzēju aiztais. Šī sieviete nesaprot, ko viņš dara, sāk uz viņu lamāties. Pēc tam tāds gadījums, kad stāv taksis, ja, un viņš atnāk aizmugurēs durvis atver vaļā. Un taksis saka, vai tu sēdies iekšā un braucam, vai aizver durvis, sāk uz viņu lamāties. Pēc tam kāds jaunietis skrien, un šis sarkanģelis melnajā uzvalkā paliek viņam kāju, un viņš nokrīt. Ja. Nu, protams, nokritis, viņš sāk lamāties uz šo cilvēku. Un pēc tam viņš iet gar kaut kādu māju, kur notiek celtniecība, un tad viņu paņem aiz apkakles un aptur šo cilvēku, kas iet, šis sarkanģelis. Un cilvēks pagriežās un saka, ko tu es tev iesitīšu, ja, ko tu man te apturēji. Tā ir pirmā sērija parādīt, ka cilvēks nesaprot, kas notiek dzīvē. Ir kaut kādi dzīves fakti, mēs nesaprotam, kas notiek. Un tagad otrā sērija, kura skaidro, kāpēc tas notika. Tuvojās liela vētra. Lai pasargātu to bērnu ratiņos, tad tas sarkanģelis aizvēra jumtiņu un aizvēra rāvējslēdzēju, lai viņu pasargātu. Es tu sāk saprast, kāpēc tas ir noticis. Nākošais gadījums, kad 2 cilvēki sastrīdās, viens bēg projām, otrs ar beisbolu nūju dzenās viņam pakaļ, lai viņu noķert, un sarkanģelis atver taksometra durvis, viņš ielec iekšā un aizbrauc. Ja, tiek izglābts. Pēc tam tas jaunietis, kurš skrēja pēc bumbas, ja, pakrita, ja, bet tur lielā ātrumā brauca mašīna. Ja viņš nebūtu pakritis, tā mašīna būtu viņu notriekusi. Un tas cilvēks, kurš gāja gar māju, kur notika celtniecība, ja, tad viņu apturēja apkakles un kaut kādu tur metru viņa priekšā noveļās liels akmens no celtnes. Ja. Viņš būtu gājis uz priekšu, akmens būtu viņu nositis. Kad ir, 2 sērijas. Viena sērija, tu skaties
paskaties uz dzīvi, kā tu redzi, kā tie notikumi notiek, tu nesaproti neko, vienkārši viņi notiek, un tu varbūt esi dusmīgs uz kaut kādām lietām, bet otrā sērija parāda, ka visam, kas notiek, ir jēga, ka paskaties uz dzīvi Dieva acīm, kā to redz Dievs, un tas viss izskatās pavisam savādāk. Un ticība tieši māca, kad jo vairāk mēs dodamies uz priekšu, ticībā, augam ticībā, jo vairāk mums tiek atklāts, jo vairāk mēs sākam redzēt, saprast savā dzīvē notiekošo. Ja visi saka tādu teicienu, vai cilvēki saka, tā dara visi, tad kristietis jautā, bet ko par to saka Dievs? Kādreiz tur par vienu kristiešu grupu, kuri ļoti bieži uzdod šo jautājumu, ko par to saka Dievs, saka, kad nokļūst tas šķīstītavā cilvēks, un tad viņš saka, bet ko Dievs ar to gribēja man pateikt, ka es šeit esmu nokļuvis, kad uzdodam šo jautājumu, bet ko Dievs caur to saka, caur šo notikumu man. Un ja citi cilvēki saka, ka galvenais būt veiksmīgam, veselam, tad evaņģelijas jautā, bet kas ir cilvēka patiesais labums? Teiksim, ar to veselību vienmēr ir tā, es saku, kad cilvēki saka, ka pats galvenais dzīvē ir veselība, mēs tev vēlam veselību, es saku, kur Bībelē ir teikts, ka pats galvenais dzīvē ir veselība? Bībelē ir teikts, pats galvenais ir mīlestība, nevis veselība. Saka, tāpēc, kas cilvēkam ir patiesais labums, vai veselība vai mīlestība? Un ja pasaule saka, ka dzīvo sev, tad Kristus saka, kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs, iegūs. Pilnīgi cits domāšanas veids. Un jaunietim arī katram ir vajadzīga kopiena. Kad Bībele mums ļoti skaidri saka radīšanas grāmatā, ka Dievs nav radījis cilvēku vientulībai, šie vārdi, ka nav labi cilvēkam būt vienam, bet kāpēc Dievs cilvēku ir radījis? Dievs cilvēku ir radījis pēc sava attēla un līdzības un veidojis cilvēku attiecībām, aicinājis attiecībām. Ka dzīve bez attiecībām viņa ir nepatiesa, mākslīga un virtuāla. Un mūsdienās mēs varam vērot arī jauniešos tādas divas tendences, ka no vienas puses jaunieši ilgojas pēc attiecībām, bet no otras puses ir attiecību krīze, ir pat bailes un beigšana no attiecībām. Kā galējības ir šīs ilgas, bet arī ir šīs bailes no attiecībām jauniešos. Bet atgriešanās viņa nav tikai individuāls process, bet tāpēc arī mūsu ticības apliecinājumā, kad mēs katehisms skaidro par ticību, ir viena nodaļa es ticu un nākošā mēs ticam. Kad vienmēr ir, ka nav tikai katehēze neaprobežos tikai es un Jēzus, manas tikai personīgās attiecības, bet kristietība vienmēr uzsver, ka es, Jēzus un mēs, baznīca, kristieši. Kad ļoti svarīgi, ka mēs esam kopiena, tāpēc arī Cipriāns jau 4. 5. gadsimtā teica, ka viens kristietis nav kristietis. Unus Christianus, nullus Christianus. Kad nevar būt kristietis, ja viņš ir ieslēdzies tikai sevī. Un jaunietim ir vajadzīga šī kopiena. Ja jaunietis pēc katehēzes paliek viens, tad viņam var būt grūti saglabāt ticību. Jo ziniet, ka ļoti svarīga paši saprotam vide, kā bieži arī notiek, kad foršs jaunietis nodzerās vai sāk narkotikas lietot. Ar kādiem citiem kolēģiem viņš satiekās. Ja viņam ir tāda vide nelabvēlīga, kur lieto narkotikas, tad agri vai vēlu arī viņš sāks lietot. Protams, ir izņēmumi, bet visbiežāk tādā, ja viņam ir šī vide, kur dzīvo kristieši, kur arī tiekās, dalās savā ticības pieredzē, tad ir arī šī vide iespaido un palīdz ticībai augt. Ka jaunietim vajadzīga draudzība, kopiena, arī baznīcas liturģija, lūkšanu grupa, jauniešu grupa, kalpošanas iespēja, cilvēki, ar kuriem kopā augt ticībā. Un katehēta uzdevums nav tikai iemācīt ticību, bet arī, kā iepriekš teicu, ievest bērnu baznīcas dzīvē, ievest draudzes dzīvē. Un lielākā problēma nav tikai tas, ka cilvēks
nezina neko par Dievu. Kad pavests Benedikts 16. runāja, ka mūsdienās ir vērojams reliģiskais analfabētisms. Analfabēts ir cilvēks, kurš neprot rakstīt, lasīt, un, diemžēl, tas reliģiskais analfabētisms ir ļoti nopietns, kad arī sastopoties ar cilvēkiem bērēs vai kristībās, kad cilvēki neko nezina. Baznīcā citreiz iet kā salīdzināt no sporta zālē, kā kūtī, kad neviens nepārkrustīsies, nenostāsies uz ceļiem, pat nepaklanīsies. Viņiem nav izpratnes vispār par šīm lietām. Lūkšanas, nezinu, krustazīmi bieži tur neprot pārmest. Ja. Šitādas tās krustazīmes, ja. Citi ar kreiso roku. Es saku, vismaz roku pamainat, kā ar labo. Tādā ziņā, kad ir reliģiskais analfabētisms, ka cilvēki reliģiskās lietās neko nezina. Bet problēma ir tā, ka daudziem cilvēkiem Dievs vispār nav svarīgs, nav vajadzīgs. Un tas Jānis Pāvils II teica jau savā laikā ap 2000. gadu, ka mūsdienu cilvēks dzīvo tā, it kā Dieva nemaz nebūtu. Kad Dievs cilvēkam tā kā nav vajadzīgs. Tā cilvēks izdzīvo savu dzīvi. Un šīs Dieva valstības, šis uzdevums atgriezt Dievu cilvēka dzīves centrā. Un evanģelizācija nevar aprobežoties ar kā būt labam cilvēkam, bet tai ir pilnīgi cita nozīme. Vai Dievs ir dzīvs, vai viņš ir klātesošs tavā dzīvē, vai tu pats esi gatavs ar viņu veidot attiecības. Ka ne tikai šis uzsvars uz humanismu, ja, ka būt labam cilvēkam, bet tieši runai par Dievu jābūt saistītai ar sarunu ar Dievu. Un katehēze, kas nemāca lūgties, paliek nepabeigta. Kad arī iemācīt bērnam veidot šīs attiecības ar Dievu. Liturģija vieta, kur Dievs pats darbojas. Un arī viens no katehēzes arī uzdevumiem arī ievest baznīcas liturģijā, un liturģija nav vienkārši katehēzes turpinājums, tā nav mūsu izrāde, nav priestera vai liturģiskās komandas projekts, liturģija ir Dieva darbība, kad atnākot arī uz svēto misiju, tagad mēs dodam Dievam iespēju darboties mūsos, mūs uzrunāt, mūs arī darboties mūsu dzīvē. Jaunietim jāpalīdz ne tikai saprast svēto misi, bet arī piedzīvot, ka liturģijā viņi sastop dzīvo Kristu. Kad tas ir grūts uzdevums, jo viens ir šo lietu pateikt, bet otrs ir ievadīt šajā kristīgajā mistērijā, noslēpumā. Un nepieciešams vienmēr arī klusums, kad arī to arī kaut kādā veidā apvienot arī ar katehēzi, kad varbūt arī ar bērniem kopā aiziet uz baznīcu, uz adorāciju, pabūt klusumā sakramenta priekšā, jo mūsdienu cilvēks dzīvo trokšņa pasaulē un nepārtraukta informācijas ir plūsma, un tas klusums var būt arī tāds evanģelizācijas līdzeklis, kur ļaut Dievam sevi uzrunāt. Pat arī psiholoģijā man tur vieni stāstīja, ka psihologs bija teicis, ka sākt ar 30 sekundēm un katru dienu vismaz 30 sekundes pabūt klusumā, un ka izrādās, ka mūsdienu cilvēks pat nespēja 30 sekundes pabūt klusumā, kad tas ir ļoti grūti. Ja, klusums tādā ziņā, ka tu atliec visus mobīlos telefonus, visus ārējās tās ierīces un vēl iekšējais klusums, ka vienkārši ne par ko nedomā, sakārto savas domas. Un sākt ar 30 sekundēm un saka, ka tas ir ļoti, ļoti grūti cilvēkam. Jau pēc dažām sekundēm gribās telefonu ņemt rokās. Ja, kad mēs tik ļoti esam atkarīgi, pieraduši pie šīm lietām. Jā, vēl viena arī svarīga lieta, arī Jozefs Ratzingers par to runā, ka Kristus nevis ideja, bet persona. Ka jaunās evanģelizācijas centrā nav baznīcas institūcija, morāles likumi, tradīcijas, katehisma definīcijas, pat mūsu paša skaistie projekti. Bet šīs evanģelizācijas centrā ir Jēzus Kristus, persona. Kurš nav tikai vēsturiska persona, viņš ir dzīvais kungs, kurš šodien saka, nāc, sako man.
Katehēzes mērķim vajadzētu būt tam, lai bērns kādā brīdī pats varētu pateikt: Jēzu, es gribu tevi iepazīt. Kad vērsties arī pie Jēzus ar šiem vārdiem, ka Jēzu, es gribu tevi iepazīt. Tad katehēze arī kļūst par evanģelizāciju. Man kādreiz uzdeva tādu jautājumu, ar ko atšķiras evanģelizācija no katehēzes. Esat par to kādreiz domājuši, ne? Kad vispirms, protams, kad ir svarīgi evanģelizēt, sludināt evaņģēliju. Evaņģelizēšana, evaņģēlijas sludināšana, tas ir kā sēkla, kas tiek iesēta zemē. Un pēc tam katehēze, viņa šo sēklu laista, pēc tam parādās jau kaut kas izaug no zemes, ja? Mēs kopjam, rūpējamies, katehēzējam, un tad tikai izaug kaut kas skaists. Bet bieži, ja nav pirms katehēzes evanģelizācijas, nav šīs sēklas iesēšanas, dzīvā Dieva vārda, tad ir tā, ka mēs laiku laistam to zemi, sēkla nav iesēta, laistam, tur nekas neaug. Gaidam, tur nekas neaug un neaugs. Tāpēc, ka ir šī atšķirība, ja, starp evanģelizēšanu un katehēzi. Katehēze palīdz tālāk attīstīties, bet sākumā vajag to sēklu iesēt. Tā tuvojamies jau beigām. Un jā, krusts arī runāt par šo krusta noslēpumu, ka Kristus neatpestīja, jeb neglāba pasauli ar skaistiem vārdiem, bet ar krustu. Katehēta kalpošana prasa sevis atdevi. Kad tas arī ir savu veidu krusts, iet pie mūsdienu jauniešiem, bērniem, arī ar viņiem strādāt. Dažreiz tas nozīmē lielu pacietību, nogurumu, vilšanos, neuzmanīgu bērnu, kurš arī var būt tāds krusts, jaunieti, kurš pretojas, kurš vienmēr grib gudrāks, parādīt, ka ir gudrāks par skolotāju. Sajūta, ka mūsu darbs nedod rezultātus, ja, kad šīs lietas, kas arī saistās ar kaut kādu šo krusta noslēpumu mūsu dzīvē. Jau tika runāts, ka evaņģēlija loģika ir grauda loģika, ka ja kviešu grauds iekrits zemē, nenomirst, tas paliek viens, bet ja nomirst, tas nes daudz augļu. Katehēzes bieži ir tas arī grauds. Viņš dod savu laiku, savu spēku, savu vārdu, savus upurus, savus lūgumus, un Dievs dod augļus. Un tad mūsdienu izaicinājums nevis vairāk aktivitāšu, bet vairāk dzīvības. Ne tikai vairāk aktīvu tādu nodarbību, bet vairāk attiecību. Tad nodarbības, kas palīdz veidot attiecības. Ne tikai vairāk zināšanas par Kristu, bet vairāk tikšanās ar Kristu. Ne tikai vairāk prasību, bet vairāk žēlastības. Ne tikai vairāk individuālismu, bet vairāk kopienas. Un noslēgumā tāds neliels eksāmens katehētam ir 7 jautājumi, kad arī var padomāt, kā uz šiem jautājumiem jūs atbildētu, vai es pats patiešām pazīstu Kristu. Lai runātu par Kristu, ir svarīgi, ka es pats viņu pazīstu, vai ir šī mana personīgā pazīšana. Vai es pats lūdzos par bērniem un jauniešiem, kurus man Dievs ir uzticējis, kad pirms doties uz pazīstu arī katehēti, kur vienmēr pirms katehēzes vispirms piedalās misē, lūdzās par šiem bērniem un tikai tad organizē tikšanos. Vai mana dzīve ir mana mācītā evaņģēlija liecība, vai es ar savu dzīvi liecinu par evaņģēliju? Un vēl 4 jautājumi, vai es klausos jauniešos, pirms mēģinu viņiem kaut ko iemācīt, kad izprast viņu dzīves situāciju. Vai mana katehēze ved uz Kristu, vai tikai uz zināšanām? Šeit, jā, vai pie Kristus vai zināšanām. Var zināt par Kristu, bet var Kristu pazīt. Vai es palīdzu jaunietim ieiet baznīcas kopienā? Vai šī katehēzes arī viens no mērķiem ir ievadīt baznīcas dzīvē. Vai es spēju būt pacietīgs un sēt mazas sēklas, uzticot augšanu Dievam, kad neskatoties uz šīm mūsu grūtībām vai vilšanām. Tā, un vēl vienu tādu lietu gribētu.
Katehēta tad aicinājums būt par ceļu, pa kuru bērns nonāk pie Kristus, un pēc tam atkāpties, lai Kristus kļūtu lielāks. Un šeit ir tā Jāņa Kristītāja misija, ko viņš saka par, ka Kristum vajag augt, bet man iet mazumā. Un tas arī ir šis grūtais uzdevums, kas arī ir saistīts ar katru priesteri, arī ar katehētu, kad mums jābūt par Jāni Kristītāju, kurš norāda uz Kristu, bet neaptur pie sevis. Jo varbūt arī katehēts, kurš visu uzmanību bērnu velk uz sevi, un ar sevi aizsadz Kristu. Bet ir šis svarīgais arī uzdevums paiet malā. Kad iepazīt ar Kristu un pēc tam atkāpties, lai cilvēks pats veido šīs attiecības ar Kristu. Tad Kristum augt, bet man iet mazumā. Labi, te varbūt, jo laiks mums ir pāri, man pašam 6 jābūt Daugavpilī, tāpēc tikai varbūt pēdējo šeit, kad ir šī ka katehēzē jābūt par to, kad ir tā pārēja no zināšanām uz ticību, no ticības uz tikšanos, no tikšanās uz draudzību ar Kristu un no draudzības ar Kristu uz misiju. Kad viss mums iesākās, kad ticība ar Kristu, viņa vienmēr arī ved uz misiju, kad ne tikai es saņemu žēlastību, bet es ar šo žēlastību arī dalos ar citiem. Un tāpēc vienmēr kristietībā ir šis mehānisms, ka es saņemu, lai dotu. Es saņemu, lai dotu. Es saņemu no Dieva žēlastību, lai šo žēlastību dalīties ar citiem. Es saņemu svētību, lai dalīties ar šo svētību ar citiem. Es saņemu kaut kādas dāvanas, lai ar šīm dāvanām, harizmām dalīties ar citiem cilvēkiem. Tāds ir šis arī dziļākais mūsu arī ticības mehānisms, ka ne tikai, lai es satiktos ar Kristu, bet satikos ar Kristu, lai es arī varētu citus pie viņa vest. Tā ir šī misija, un ar to mūsu tikšanās noslēdzas. Paldies par uzmanību. Ceru, ka kaut kādas lietas uzrunāja un arī palīdzēja kaut ko dziļāk izprast. Bet katrā gadījumā aicinām jūs uz katehētu apmācību, Rarzi, kur šos jautājumus jāiet būs dziļāk un šīs lietas jāpārliek uz dzīvi. Šeit varbūt arī kaut kādas lietas, varbūt tādas liekas teorētiskas, bet viņas arī vajadzētu iedzīvināt, ievest viņas dzīvē. Paldies par uzmanību! Priesterim Andrim arī jādodas projām, bet, kā jau teicu par iepriekšējiem, ka jautājumus mēs varam sūtīt, un tad arī Raimonda tajā datubāzē jūsu e-pasta ir iekšā droši. Varbūt, ka mājup ceļā radīsies kāds jautājums. Bet tagad varam piecelties, un varbūt arī Aglonas dievmātei mums sanāca uz šo pusi, bet tad mēs varam pagriezties, kur ir... Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi, tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Mēs varam vēl uzbrukt tēvam Jānim, bet pārējie, jo viņš vēl brauks ar mūsu kopā, un vēl priesterim Maksimam var uzdot jautājumus. Un, ja vajag arī Santai un Raimondam, bet citādi laimīgs mājup ceļš. Paldies jums par izturību.